Vēsturiskā Kandavas centra apbūve veidojusies 1881. gadā, kad būvētas pirmās mūra ēkas, kas veido Kandavai raksturīgos noslēgtos pagāmus un laukakmeņu mūrus. Līdzās dzīvojamām ēkām un mazajiem veikaliņiem slēdz ugunsdzēsēju depo, kas gadu gaitā jau vairākas reizes ir pārbūvēts. Pats ugunsdzēsēju depo ir bijis vienstāvēka, viņai piebūvēts otrais stāvs. Saistībā ar to, ka tehnikas lielāks, ugunsdzēšanās tehnikas palika lielāks, tika nepieciešama šī telpa pārbūve, un tornis arī ir par vienu stāvu paaugstināts, jau kā viņš ir bijis vēsturiski. Ideja par vecpilsētas atjaunošanu radusies jau pagājušā gadsimta 80. gadu beigās, tomēr sākt īstenot tikai pēc 20 gadiem. Atjaunots jau šeit ir promenāde, redz, ko to nesen atjaunoja. Te jau bija tāds, kā saka, aizaugusi pļava, tagad ir ļoti skaisti atpūtas vieta. Pagājušajā gadā atjaunot arī vienu no pirmajām dzīvojamām ēkām, bet tagad iecerēts atjaunot depo torni, piebūvējot tam smaili, kurā tikt ievietots arī laikrādes. Jo ugunsdzēsēju depo, tā ir mūsu vēsture. Un arī šis tornis. Tā tikt viņš gan saglabāts, gan tāds vizuāli pievilcīgāks kļūt un būtu atkal viens objekts, kas piesaistītu mūsu turistus. Mēs esam šā gada budžetā paredzējuši 40 000 šī izbūvēja. Grūti pateikt, kā beigsies projektēšanas darbi un tā tālāk. Es nedomāju, ka mums izdosies šogad to izdarīt, bet nākamgad mēs to pacentīsimies. Pēc šī projekta īstenošanas tornis kļūst ne tikai vizuāli pievilcīgāks, smailē iebūvētais pulkstenis būšot redzams gandrīz no jebkuras vietas pilsētā. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.